Es domāju, kā pirms es nācu uz šejienes, domāju, ārprāts, un ko es jums varētu tādu pastāstīt par atmiņu. Tad, kad es pieteicos šim projektam, es vēl nezināju, ka jūs jau tik daudz ziniet par atmiņu, un izrādās jau pagājuši gadu jau finālā bija cilvēks, kurš pētīja atmiņu, un pagājuši reizi, kad es nebiju klāt, bet vēroju online, tad bija ārkārtīgi interesants pētījums ar žurciņām, un es domāju, ārprāts, kāpēc es nevarētu pētīt žurciņas? Jo es pētu cilvēkus, un tas ir savādāk. Tad šodien es runāšu nevis par atmiņas slimībām vai par to, kā mums uzlabot atmiņu, bet es runāšu par to, ka mūsu atmiņa spēlē ar mums jokus, par to, kad mums ir atmiņa, kura nemaz nav, par to, ka šāda atmiņa, kas liekas viltus atmiņa, bet brīdī, kad mums ir jābūt par lieciniekiem un jāliecina tiesā par kādu notikumu vai par kādu personu, tad gan varat iedomāties to atbildību, kas ir uzlikt uz mūsu atmiņu. Tāpēc šodien par viltus atmiņu neliels ievads par to, kāpēc šis temats vispār ir aktuāls. Ir atzīts, ka kļūdas, ko pieļauj liecinieki, ir viens no tiem galveniem iemesliem, kāpēc tiek izdarīti kļūdaini spriedumi, un ir ierobežotas tiesības neliecināt. Tad liecināt, ja mēs esam liecinieki kaut kam, mūs var piespiest, pat ja mēs neko nezinām un neatceramies. Un es pati strādāju policijā pirms ļoti daudziem gadiem. Es atceros, kad atnāk tie cilvēki, kuriem jāliecina, un tu viņiem jautā, viņi saka, es kā nezinu, bet tev taču jāraksta tas protokols. Tev taču jāizmeklē lietu, un tad tu viņiem jautā, bet tu padomā, varbūt tomēr? Vai, kā tev tomēr šķiet? Tagad es saprotu, ir pagājuši vairāk kā 10 gadi, un es saprotu ārprāts, ko es darīju, un ko joprojām dara citi, kad viņi prasa, kā jums šķiet? Tad šobrīd Latvijā nepastāv, un principā arī ļoti maz, kur pastāv kaut kāda vienota liecināšanas procedūra vai tā, kā ir jāuzdod jautājums lieciniekiem. To vairāk pēta ASV. Diemžēl Eiropā es neatradu nevienu normatīvo aktu, kas regulē to, kā jāpratina. Jā, un kāpēc tas vispār man ir tik šausmīgi aktuāli? Tāpēc, kad es biju juristi, kas dzīvoja ļoti mierīgu dzīvi un darīja savu darbu, bet tad es izlēmu aiziet pastudēt psiholoģiju. Un līdzīgi kā manai kolēģei Zanei, mana dzīve izmainījās. Un, diemžēl, ne uz to labāko pusi. Es neticu nekam, nevienam, un pētu, ko tad vispār atmiņu un citi procesi psiholoģiskie nodara ar jurisprudenci, kā viņi bojā jurisprudenci, visu to, kā strādā mūsu tiesas. Labi, ļoti daudz gribās izstāstīt. Tad pētījumi liecina, ka daudz cilvēku tic joprojām, ka mūsu atmiņa darbojas ļoti līdzīgi video kamerai, ka mēs ierakstam notikumu, un tad mēs to saglabājam un atskaņojam. Viss būtu lieliski, ja vien tā būtu. Bet mūsu šodienas atmiņa par vakardienas notikumu ir atkarīga no mūsu iepriekšējās pieredzes, no mūsu pašreizē garīgā un pašreizē emocionālā stāvokļa. Tad varat iedomāties, ja tas, ko es atceros par vakardienu, šodien ir atkarīgs arī no tā, kā es jūtos. Līdz ar to arī jāsaka, ka atmiņa, diemžēl, nav reproduktīva. Tā neatspoguļo, bet viņa rekonstruē, viņa savāc no mazām daļiņām to, ko jūs pēc tam atstāstīsiet, to, ko jūs varēsiet atcerēties šodien par vakardienu. Jo tas, ko mēs atceramies šodien, ir mūsu precīzu atmiņu izplūdums ar mūsu uzskatiem, vajadzībām, emocijām, nojausmām. Atmiņas nav vakumā, viņas darbojās iekšā mūsu galvās, viņas miedarbojās, viņas traucē viens otrai. Galva ir maza, atmiņa daudz, visam nepietiek vietas. Līdz ar to arī šī viltus atmiņa. Pamats viltus atmiņai. Iegūšanas stadijā mēs iegūstam informācijas. Ir faktori, kas ir atkarīgi no paša notikuma. Pārāk spilgta saule, liecinieki neredzēja, kas tur īsti notika. Vai taisn otrādi bija pārāk tumšs un viņi neredzēja īsti arī, kas tur notika. Paša liecinieka īpatnības. Tad cik liecinieks ir stresa noturīgs, redzot kaut kādu notikumu. Vai arī, piemēram, lieciniekam
Vairs nekas viņu nespēja tik ļoti iespaidot un pārsteigt. Uzglabāšanas stadija. Šī ir lielāka vilšanās. Tad mēs sākam aizmirst jau nākamā sekundē pēc tam, kad mēs iegūstam informāciju. Atsaukšanas process. Ja man būtu jāsalīdz atmiņu, es teiktu, ka atmiņa ir kā Wikipēdija. Mēs izveidojam atmiņu, mēs viņu papildinam, mēs viņu mainam, bet atnāk kā cits un vēl visu to izmaina. Ar jautājumu uzdošanu, ar vien to, kad viņš ar mums aprunājās, ar to, kādu informāciju viņš mums iedod kāds, vai mēs paši iegūstam masu mēdī, jebkas, un arī to informāciju, ko mēs jau zinām. Līdz ar to arī ārkārtīgi daudz interesanti eksperimenti par atmiņu. Un pētnieki ir mēģinājuši pierādīt, un viņi pierādījuši ļoti daudz dažādos veidos, ka var cilvēkam integrēt atmiņu, kas patiesībā nav. Var cilvēkam iestāstīt, kad viņš ir bijis daļa no notikuma, kas nekad nav noticis ar viņu. Proti, cilvēki noticēja, ka viņi bija pazaudējušies lielveikalā, izsatuši logu ar stiklu ar roku, piedzimuši kā kreiļi, bijuši uz kaut kādām medicīniskām procedūrām, kā gan to var aizmirst, bet var arī noticēt, ka kaut kas ir bijis. Ka iekļūs pirkstpeļu slazdā, ir bijis tusiņā izlietas vīns, vīzinājušies ar gaisa balonu ar vecākiem, un pat tik šausmīgas lietas, ka cilvēki bija apsēsti ar demoniem, vai arī novēroja, ka kāds bija apsēsts ar demonu. Pat tādas lietas var cilvēkiem iestāstīt. Viņi ne tikai tic, bet viņi arī patiesi atspoguļo visu to, ko viņi piedzīvojuši, it kā piedzīvojuši. Visas emocijas, sajūtas, ja, detaļas pieliek klāt. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka tīri no neirokognitīvā viedokļa mūsu atmiņa iekudē informāciju, ko mēs iegūstam un ko mēs iedomājamies vienādi. Atmiņa neatšķir, viņai vienalga. Tu iedomājies, viņi iekudē. Ārkārtīgi interesants eksperiments, ko es ņemu arī pa pamatu savam eksperimentam. Elizabete Loftus, absolūti ģeniāla sieviete, kas pēta atmiņas fenomenus. Viņa parādīja cilvēkiem auto avārijas bildes, Zane, par tavu tēmu. Un tad viņa manipulē ar jautājumu hit vai crashed. Tad viņi pajautāja, kāds ātrums bija brīdī, kad mašīnas hit vai mašīnas crashed. Un cilvēki, kam bija pajautāts ar vārdu smashed, jeb crashed, uzrādīja, ka ātrums bija daudz lielāk, un viņi pat redzēja sasito stiklu. Stiklu tur nebija, bet cilvēki ticēja, ka viņi tur bija. Attiecīgi tie, kam pajautāja vienkārši ar neitrālu jautājumu hit, vairs neuzrādīja, ka tur bija stikli, vai arī par ātrumu viņi pateikuši, ka ātrums ir bijis daudz zemāks. Laika periods starp notikumu un liecināšanu. Diemžēl nepastāv nekāda vadlīnija par to, kā ir jāpratina liecinieks, cik tad maz laika ir jābūt starp notikumu un liecināšanu. Un līdz ar to arī visu, ko mēs iegūstam pēc tam, ietekmē to, ko mēs liecināsim. Ja es ceru, ka būs jautājums, vēl izstāstīšu par Latvijas pieredzi, kāpēc Latvijā tas ir aktuāli. Gaida zināšanu stereotipu, tas ir labākais vienkārši, kas ar mums notiek. Betī izstāsta tad divas grupas, vienai grupai, abām grupām iedod vienādus aprakstus par Betī, un tad pasaka, ka vienai grupai, ka viņi ir heteroseksuāli, otrai, ka viņi ir homoseksuāli. Un pēc tam lūdzu vienkārši atreferēt, kāda tad Betī ir. Un tad attiecīgi cilvēki arī apraksta par Betī visu ko viņi spēja iedomāties, attiecīgi pielāgojot to savu stāstījumu, ka Betī ir hetero vai homoseksuāli, jo katrs liecinieks pats labāk zina, kāda ir jābūt Betī, ja viņi ir homoseksuāli. Pētījumi tas pats arī par to, ka, ja mums ir aizspriedumi par citas grupas pārstāvjiem, tad lielāka iespējamība, ka mēs domāsim, ka tieši tas melnais vīrietis, ja, ir tas, kurš nozaga kaut ko tajā lielveikalā. Un labākais, kā mēs vispār varam atšķirt citas rases pārstāvjus? Es jums atbildēšu, nevaram. Pētījumi uzrāda, nevaram. Mēs viņus neatšķiram. Kad mēs ar vīru braucam ceļojumos, mēs vienmēr ejam, un kad mums sveicina, saka, tu zini viņu? Es saku, ne, tas laikam tas. Viņš saka, jā, tiešām, bet tas pats, jo mēs viņus neatšķiram.
Un ticiet man, viņi neatšķir arī mūs, ja? Un vienīgais veids, kā viņi mums atšķir, un tas man bija personīgi liels atklājums, pēc aksesuāriem. Es nomainīju somiņu, un cilvēki vairs man neatpazina. Kaut arī tā bija kaut kāda 15. reize, kad es gāju uz to veikaliņu pirkt. Lūk, tad nobeigumam par liecinieku liecībām. Tad es jau minēju, ka liecināt mums ir pienākums, mums var likt liecināt. Liecības ir viens no spēcīgākajiem pierādīšanas līdzekļiem. Liecinam mēs paļaujoties uz mūsu atmiņu, ja, kurai mēs tik ļoti ticam. Līdz ar to arī jautājums vispār, vai var paļauties uz liecībām. Liecības ir viens no visspēcīgākajiem pierādīšanas līdzekļiem. Nereti ir tā, ka visa apsūdzība balstās tikai un vienīgi uz liecībām. Līdz ar to mans mērķis un mans pētījums, par kuru es tik ļoti gribētu vairāk jums izstāstīt, bet es zinu, ka te ir daži pētījuma dalībnieki un es nevaru atklāt visus noslēpumus, bet tomēr tad es gribu atklāt, kā var mazināt šīs viltus atmiņas, kā var panākt to, lai cilvēki liecinātu precīzāk, lai viņi paļautos uz īstām atmiņām, lai viņi nepiedomātu klāt kaut ko pie notikuma. Mana hipotēze to varētu panākt ar brīdināšanas metodi. To es arī pārbaudu šobrīd savā pētījumā. Un kāds ir pētījuma potenciāls? Es iekļūšu finālā, dabūšu stipendiju, iestāšos doktorantūrā, tad es turpināšu mēģināt izstrādāt pareizo pratināšanas metodu, kā tad ir jāpratina cilvēkus, lai viņi atsauktu atmiņu precīzo informāciju. Un arī to mēģināt arī pārbaudīt un izstrādāt kaut kādu liecību ticamību, tad atsevišķa metode, kā mēs varētu pārbaudīt to, vai liecības vispār ir ticama. Nobeigums es jums vienkārši izstāstīšu, ko es personīgi pati ieguvu, ja, no viss tā. Es vienmēr ticēju liecībām, lieciniekiem un pat personīgi savai atmiņai, uz kuru es tagad vairs nepaļaujos, it nemaz. Ja kāds man stāsta kaut ko ārkārtīgi pārliecinoši, ar emocijām un detaļām, es padomāju, vai man ir pamats uzskatīt, ka tas patiešām tā notika? Tas ir pirmais mans atklājums. Un otrs, ja es esmu par kaut ko ļoti pārliecināta, kad es to esmu piedzīvojusi, vai tas tā tiešām ir bijis? Tagad es padomāju vēlreiz. Vai tas ir manas viltus atmiņas, vai tas ir manas patiesas atmiņas? Lūk, un jā, atmiņa, tāpat kā brīvība, ir ļoti trausla. Un šī vārda pieder Elizabete Loftus, kas vairāk jau kā dekādu nodarbojās ar atmiņas pētījumiem, un es esmu absolūti viņas fane. Lūk, paldies jums liels par uzmanību. Šis bija īsi ieskats par viltus atmiņām, un sargājiet savas patiesas atmiņas.